Mūsdienās elektromašīnas nav vairs nekas ekskluzīvs, tā ir ikdienas sastāvdaļa. Un bija tāds modelis Hyundai Ioniq 5, kurš savulaik 20. un 21. gadā sacēla veselu vētru ar to, kāds viņam dizains, kāda viņam efektivitāte. Un tagad 4 gadus vēlāk viņš ir piedzīvojis atjauninājumu. Mirklīti. Tātad ir atjaunināts jaunais Hyundai Ioniq 5. Šis. Bet kas tad īsti ir mainījies? Hyundai paši saka, ka viņi ir pilnīgi nomainījuši priekšējo bumperi, priekšējos apakšsvārkus, priekšējo dizainu lampām. Tāpatām arī aizmugurē viņi ir nomainījuši bumperi, antispārnu, spoileri un ir parādījies ļoti tautā pieprasīts aizmugurējais loga tīrītājs. Nu labi, bet lielākās izmaiņas jau tomēr notiek iekšpusē. Un tagad, jā. Un krēsls pats piebrauc klāt, cik forši. Iekšpusē mēs pirmais, ko pamanām, ir melnais paneļa plastmasas apdare, kas iepriekš bija balta un bišķi tā kā kontrastē ar visu to interjeru. Viņa beidzot ir melna. Otra liela lieta, kas ir mainījusies, ir tieši vidējā konsole. Jo vidējā konsolē beidzot ir parādījies, tāpat kā Tucsonim un Santa Fe, bezvadu telefona lādētājs tepat augšpusē. Un arī vidējā konsole joprojām turpina braukāt uz priekšu uz apakaļu. Var izvēlēties, cik tuvu un tālu tu gribi to elkoņbalstu. Iepriekšējā versijā, ja tu gribēji sev sasildīt krēslu, sasildīt stūri, ventilēt krēslu, ko starp citu šeit arī var darīt, tad tev vajadzēja tur bakstīties pa multimēdiju un pa klimatiem un vispārējo. Tagad tās visas pogas ir fiziski izvilktas te ārā un viņas ir ātri, ērti, viegli nospiežamas, saprotamas, tev ir uzreiz atgriezeniskā saite, vai tu ēsi, vai tu neesi nospiedis viņu. Viss ir forši. Tā kā tas ir baigi forši uzlabots. Bet vissvarīgākais, vissvarīgākais. Hyundai vienmēr ir labi izcēlies ar to, ka bezvadu telefonu lādētājs tiešām lādē, viņš arī dzesē, viņš nepārkarsējās, bet, lai tu dabūtu savu Android auto un Apple CarPlay, tev vienmēr vajadzēja vadu tur lejā iespraust un tādu telefonu un vispārējo. Neloģiski bišku. Tagad multimēdijas beidzot darbojās ar bezvadu savienojumu Android auto un Apple CarPlay. Viss notiek automātiski un vienkārši un viegli. Tu iekāp, noliec telefonu tepatām, viņš tev ir rokas stiepiena attālumā, ņem, brauc, viss notiek. Tāda ir vēl viena tāda lieta, kas ir mainījusies. Iepriekš Ioniq 5 bija pieejams ar mazo, vidējo un pārbagāto komplektāciju. Pārbagātajā komplektācijā bija jau arī šitādi digitālie spoguļi. Tagad digitālie spoguļi ir krietni izplatītāki un nu jau ir pieejami arī citās versijās. Bet tas, kas ir parādījies no jauna, ir sportiskā N-Line versija, un šī ir tieši tāda mašīna. Viņai uz stūres jau ir sarkana poga drive mode. Es viņu varu spaidīt un uzreiz es jūtu, kā krušas spalvas aug lielāks. Otra lieta, kas ir saprotams, sarkanas kontrasts šuvis. Uzreiz plus 15 zirga spēki, tikai no tā, ka sarkanas kontrasts šuvis. True story. Bet jā, lietas, kas nav mainījušās, šī mašīna joprojām ir fenomenāli ērta. Tie krēsli ir pilnīgi regulē. Tālu es aizbraucu. Viņi ir ļoti ērti regulējami. Es varu atrast sev ideālo braukšanas pozīciju. Stūre joprojām ir ērta, saprotama. Projekcija priekšējā stiklā ir izcila. Viņu var pieregulēt krāsās, kontrastos, augstumu, zemumu, šķībumu, visu, ko tu gribi. Gaismas ir palikušas vēl labākas. Un spogulītis. Spogulītis tagad it kā kustās kā parasts spogulis, bet viņam ir kamera aizmugurējā spoilerī. Nu tā, un visas pogas uz stūres ir palikušas fiziskas, viņas ir ļoti ērti lietojamas. Krēsla atmiņa, starp citu piesaistīta lietotāja profiliem. Katrā profilā var saglabāt 2. Tas nozīmē, ka, ja jūs uztaisat vīram vienu, sievai otru profilu, katrs var saglabāt 2, kopā 4 atmiņas pozīcijas. Un Hyundai vienmēr ir izcēlies ar to, ka baterija ļoti labi uzvedās. Viņi saprot, ka viņai ir jāsilda, viņai ir jādzesē, viņai ir jāplāno. Un iepriekš jau bija ļoti laba 77 kW baterija, kas tagad ir pilnveidota, uzlabota, palielināta. Lielāks ir labāk, ja? 84 kW. Tas nozīmē, ka ar Ioniq 5 atjaunotajā versijā vidējais nobraukums ir pacēlies līdz 570 kilometriem. 570. Un tagad vienīgais, kur tas varētu kļūt par izaicinājumu, ja es gribu vienā piegājienā aizplēst līdz Varšavai.
Vēl viena lieta. Hyundai jau no sākta gala savās elektromašīnās izmanto nevis 400 voltu, bet 800 voltu sistēmu, kas nozīmē, ka viņi ir vieni no retajiem, kam ir pieejama super ātra lādēšanās. Tas nozīmē, ja jūs savā braucienā uz Varšavu piestājat lielajās jaudas ātrās uzlādes stacijās, šī mašīna vajadzīgo elektrību, jonus, elektronus, savā ātrajā uzlādē elektrību priekš 100 km iepumpēs sevi iekšā mazāk nekā 6 minūtēs. Tas nozīmē, ka leģenda par to, ka man te tagad ir 2,5 stundas jānīkst, nav patiesa vairāk. Jo viņi tiešām ļoti ātri spēja pielādēties, un pat, ja notiek kaut kāda braukšana garos gabalos, tas ir tiešām kafijas pauze, un mēs braucam tālāk. Man te ļoti patīk. Un lielais stikls, juhu! Labi, tas bija arī iepriekš. 2 motori, 325 zirgi. Braucam dzīvē. Vuhu! Pirmais brauciens. Šitai mašīnai vispār tas ir pirmais brauciens. Pirmais. Juhu! Man patīk elektromašīnas uzrāviens. Viņam arī tā gaitas īpatnība ir pārsteidzoši stabila. Viņam ir mīksta piekare, viņam ir klusa skaņas izolācija, un tu burtiski jūties tā, ka nelamājies uz mani. Burtiski jūties tā, ka viss ir tavā kontrolē. Bet tāpat laikā tas uzrāviens elektromašīnas ir tik ļoti elektrificējošs. Drive mode, kur ir? Man vajag eko, lai es normālais sporta režīms. Woohoo! Jā! Un atļautajā ātrumā mēs nepārsniedzam. Un tad mēs, protams, pienākam pie burvīgās ikdienas situācijas pilsētā mazais aplītis. Dēļ tā, ka tā mašīna stāv stabili uz ceļa, mēs jūtamies drošāk nekā vairums citu vadītāji. Un tāpēc mēs atļaujamies tādas vaļības, kā, piemēram, izbraukt apli dinamiski. Juhu! Un apakaļ atļautajā ātrumā. Mēs arī aplī bijām atļautajā ātrumā, starp citu, ja? Un tā stūra ir palikusi ar perforēto ādu, un mīksta, un forša, un pareizā restnumā, un viss ar viņu ir labi, un spoguļi. Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet pie tiem digitāliem spoguļiem ļoti ātri var pierast. Es gribu šādu piedzīvojumu savā ikdienā regulāri. Mājās būs pārunas ar sievu. Un bez jebkādas drāmas. Hyundai'm jau tas Ioniq 5. pirmajā paudzē bija diezgan labi sanācis. Vienkārši bija palikuši kaut kādi pāris mazi sīkumiņi, ar kuriem vajadzēja tikt galā. Labi, no ārpuses neatšķirs īsti, kā izskatās facelifts no pre-facelifta, bet visi tie mazie sīkumiņi riktīgi labi pilnveido to mašīnu. Viņā iekšā iekāpjot, beidzot ir ērti. Viņa dara pilnīgi visu tā, kā tiek sagaidīts. Un pat aizmugurējo logu var notīrīt. Tad... Paldies Hyundai'm, inženieri labi pastrādājuši. Tā mašīna ir palikusi vēl patīkamāka. Nāc izmēģini. Auto Basadone, Biķernieks 45.